Liepāja. Pilsēta, kurā piedzimst vējš, ir dzimis Latvijas roks, un Rīgas Dinamo aizvadīja pēdējās 2 mājas spēles pret tālo austrumu pretiniekiem no Habarovskas komandas Amur un Oskara Bārtuļa pārstāvētās Vladivostokas Admirāli. Šīs attiecīgi bija 6. un 7. mājas izbraukuma spēle, kuras Dinamo Rīga līdz šim ir aizvadījuši Kurzemē. Kopējā Liepājas ledus statistika iepriecinoša un pozitīva. 7 spēles, 6 uzvaras. Līdz šim kurzemnieku atbalstīti esam aizvadītajās sezonās uzvarējuši Čerapovecas Severstaļ, Nižnikāmskas Ņefķihimik, Sanktpēterburgas Skā. Pret viņiem, starp citu, arī tika piedzīvota vienīgā neveiksme papildu laikā. Vēl 3 punktus uz Liepājas ledus esam atņēmuši Magnitogorskas Metalurga un Jekaterinburgas automobilistu hokejistiem. Aizvadītajā nedēļas nogalē kārta bija pienākusi austrumniekiem. Nopietna gatavošanās katrā mazākajā detaļā, jo tas, ka mājas sienas palīdzēs arī šoreiz, zemapziņā bija katram, kurš devās ar komandu kopā uz Vēja pilsētu, kurš spēles translēja citiem plašajā televīzijas pasaulē un katram, kurš šim notikumam bija gatavojies pēc savas labākās sirdsapziņas. All right, but let's start with you. Forši esat sagatavojušies spēlē Liepājā. Ļoti labi. Cik ilgi frizūras taisījāt? 2 dienas. Vismaz. Bez apstājas. Kur smēlāties idejas? Internetā. Skatos, ka arī līdzjutēji no Čikāgas ir atbraukuši. I see that some fans from Chicago came as well for tonight's game. How do you feel here in Liepāja? And do you know who's going to play tonight? Yeah, one of the team I know. Who? Which one? Dinamo Riga. And the other one? I can't remember. Amur. Do you know where Khabarovsk is? No. Next to China. Okay. It's really fun. All right. Okay. How do you think how will be tonight? I hope Riga will win. All right. Jurčiks arī ir ieradies. Un kā jums liekas, ar kādām domām Dinamo jāvin ir. Mēs vinnēsim šodien. Man liekas, ka daļa jūsu matiem vien ir vērts pacensties uzvarēt. Ja? Paldies! 2 aizraujošas spēles Liepājā ar nepacietību gaidīja gan Rīgas Dinamo un, protams, arī klātesošie līdzjutēji. Mēs uz Liepāju centāmies pārnest to atmosfēru, kāda parasti valda arēnā Rīga. Un, manuprāt, ka katrā spēlē teju pārpildītās halles tribīnes bija apmierinātas un vienaldzīgos neatstāja. Jā. Tu kā nedrīkst celt hokejs bez alus, kas ir zināms, kad aizlidošana, bet pārmērīga lietošana, tas jāpasaka reklāmas nolūkos, var rītdien atstāt iespēju. Ar ko Liepāja mums var palīdzēt šovakar? Es domāju, skatītājiem ar skaļu bļaušanu. Tikai. Kāds ledus Liepājā? Ciets, labs. Rīpas lidos īstajos vārtos. Tikai. Kā jūs skatāties? Šodien esat atnākuši, tā ļoti ceru atbalstīt Rīgas Dinamo komandu. Kas būtu tie atslēgas pieturpunkti, pie kuriem jūs kā līdzjutēji gribētu, lai mūsējie pieturās un tomēr labvēlīgs rezultāts gala rezultātā būtu? Galvenais ir tā disciplīna, aizsardzība, un tad jau arī goli būs. Es tā ceru. Kā jums šķiet? Nu, vairāk jāmet iekšā. Rips. Jā, nevis garām vārtiem. Turam īkšķi, paldies. Prieks Liepājā iegriezties, kā izskatās mūsējie pirms spēles. Pirms spēles izskatās, kā ir formā, un es domāju, ka šogad vinnēs bija. Formas mums ir smukas, bet kā jūs domājat? Fiziskā. Izskatās, ka ir, un forts pa vārtiem met un trāpārtos iekšā, lai būtu ar spēles laikā tas pats būtu. Sekosim līdzi un skatīsimies. Obligāti, un novēlēsim, lai veicās šovakar Liepājā. Paldies! Meitenes, neskrieniet projām! Panāciet! Kura no spēlētājiem jūs fotografējāt ko? Visas! Nopietni, kurš šis foršākais jums šķiet? Dārziņš! Dārziņš jums patīk? Jā! Un vēl? Jums kas patīk? Intraši! Oi, ļoti labi! Pastāstiet, jūsuprāt, ar ko Liepāja šodien mums varētu palīdzēt uzvarēt pretiniekus? Ar No ar skaistām meitenēm pats par sevi, jā? Ar mums atbalstītājiem.
Čaļi, kā ir jāatbalsta, lai šodien būtu uzvara? Tas nebija skaļi. Paldies! Turpiniet fotografēt foršu čaļi. Mačā pret Amūru pirmos vārtus guva Pjotrs Šisļivijs jau spēles 17. sekundē, kas bija trešie visātrāk gūtākie vārti KHL vēsturē. Pareizai vēl precīzi bija Mārcis Bečevskis un Lauris Dārziņš, bet vārtos teicami darbojās Jānis Kalniņš, kurš arī tika atzīts par Liepājas pirmās spēles labāko spēlētāju. 3-2 pēc nospēlētām 60 minūtēm uz tablo bija arī otrajā mačā pret Admirālu. Šoreiz ar vārtu gūmiem izcēlās mūsu Edgars Kulda, komandas kapteinis Gins Mēja un pieredzējušais Georgijs Pujats. Palīdzēja gan Liepājas brangais vējš, gan nesautīgais līdzutēju atbalsts, gan liepājnieku lielā mīlestība pret hokeju. Labā noskaņojumā esam atgriezušies Arēnā Rīga, lai jau šovakar turpinātu pret Kazaņas Ak Bars. Lai mums visiem veicas!